Esmu Aiva Zīle, zīmola Zīle radītāja, vadītāja, darītāja. Esam apē, mazā pilsētā, Igaunijas robežas. Te ir mana studija, kur var braukt uz meistarklasēm, mācīties un šīt pati savu kleitu, vai arī pie kādu no esošajiem modeļiem. Vairākus gadus mana ikdiena ir šūt apsaikot apģērbu. Tas ir apģērbs, ko es šuju no vīriešu krēkliem, džinsu biksēm, vīriešu uzvalkiem. Sākās tas nejauši ar kaudzīti vecu džinsu, ko bija žēl izmest. Nu jau tas ir izaudzis līdz, nezinu, apmēram 11 kleitu modeļiem, jakām, mēteļiem, svārkiem. Katru kleitu, kad es šuju, es domāju, tā kleita rodas no tādas domas par to, kā es gribu, lai jūtas manā kleitā, nevis par to, kā izskatīsies, bet vai es jutīšos tur eleganta, vai es jutīšos romantiska, gaisīga un viegla. Krēklus es pārsvarā. Tagad jau gan es braucu uz second-hand veikaliem, un tad, kad man pērku, bet man dziedo otrā elpātnes daudz radu. Pat tādai mazai aciņai iziet pusotras pāris džinsu, jo te ir bikšu augša, tā daļa. Pieturknes ir staras, bet kapuci tāpat nākas vēl vienām džinsām. Pagājuši gadu bija populārs modelis, bija žakešu mēteļi. Te gan ir audums piešūts, bet principā šūju no 2 žaketēm vienu mēteli. Un šeit ir atkal vēl viena kleita jau. Tā viņa arī, tā es arī salieku visus to uz galdu. Tā būs valāna daļa, tā būs augšā, tā būs lences apšos. Tā tas process notiek. Pa šiem gadiem kaut kādu tonu vai pusotru apģērbu es esmu pārstrādājusi. Ņemot vērā, ka 40 tonnas izmet katru gadu atkritumos, tas ir ļoti maz, bet ņemot vērā, ka es to daru vienu, tas, man liekas, ir normāls rādītājs. Tas neradās kā misija mana vai plāns, ka es tagad glābšu pasauli, bet šobrīd, jā, tad, kad vairs nav spēka vai liekas, kāpēc to visu daru, tad tā apziņa, ka es tomēr kaut ko daru un kaut kā cerams ietekmēju tos procesus, tas liek turpināt.